Viņš trupēt projām. Līda, ko tā nogrāba. Pašu zili guņi. Jāņi krastā izvilkām. Tagad guļ dohlīs. Es teicu, labi nebūs. Zēruši aizgāja. Kāda noziedzīga rīcība. Jāsauc ātrā palīdzība. Jā. Policija. Jā. Jāsaodīs žurnālisti. Uztaisīs tādu traci. Cilīt mūsu klātbūtni tenā vēlā. Ej! Ieraus kādu graķītu atži. Слава тебе, Господи! Nomierinies, tu viss jau būs labi. Nu dod man to zivtiņu. Nedām! Nu nomierinies, tu būs labi, tu dod. Ierau varbūt paliks labāk. Cienītais, varējāt tak tos likumus piesakt. Šeit taču ir dāmas. Сейчас будет. Un kā jūs tā? Zem spriekš. Tas taču ir mīsīgi. Где я? Дома, Kas man? Padrebināja. Atzīmēs tā mana? Viens raks veicis, es taču nezināju, ka viņš liek upē. Nu, nezināšana jau neatbrīvo no atbildības. Arī viens var būt. Dzīves! Tas tak būs radīts no Sibīrijas! Dzīves! Tā, Jēdrons Hantiļejevičs собственной персонai. Cienītais, Jēdrons jums tāds, tas vārds tāds dīvains. Vai tas Sibīrijā viss to sauc? Jēdrons. Kas manam vārdam mainās? Matuška tēvam par godu nokristīja. Labait, kā mans mēdnieks bija. Da. Vačus medīja. Ika uzzināja, ka es dzimšot. Pa visu sāģu skrēja un bļāva. Jēdrona māt. Nu i tai mani nokristīja par Jēdronu. Abait kā pats. Vai nu pači apēda, vai nu katurs. Nu jā, nu redz, ciemā puiši šo vēl pa fašistiku saukāja, tā, ka nesadevu pa pornu. Vai! Nu jā, nu vēl tā kāja istorija, tā. Vot šitā bļaustīkļa, nu, tā vai, jā. Вот šitā bļaustīkļa ir manā žītieņica Jevdokija Aprikasovna. Просто Dusja. Nu re, iepazināties. Tagad paēdīsim un pozīsimies uz kapiņiem, ja? Lai viss būtu gods godam, uzaicināja arī mūsu bibliotekāri. Viņa visas senču tradīcijas zina. Un izvada jau arī tīri tāda, kas mani, ka tas laiks būs arī tikai lai viņa. Nē, saimniecīgi, jūs jau 100 gadus dzīvosiet, jā. Kur tu mani esi atvilcis? Redz, kad uz ārzemēm jābrauc, tad viņa brauc ar mīļāko. Bet uz laukiem tur viņam sieva ir laba. Taču nepārspīlē uz Āfriku, taču jau divi braucam kopā. Uz Āfriku? Tu vēl uzdrošinies man pieminēt Āfriku? Tu atceries, ko tas tavu draugs vīrs ar mani gribēja izdarīt? Ko? Nu taču nepārspīlē. Tu
taču viņiem tādas tradīcijas. Ak, tradīcijas! Upurēt mani kaut kādam auglības dievam! Un pēc tam ar savu draugu vīru Saitredzi aprīt uzdzevot virsū kaut kādu banānu alu! Tradīcijas, un viņam šitādas tradīcijas! Un tu savukārt, kā vīrs, ko tu savu to laiku dari, rakstījies, kad viņi izvirtušajām sievām! Nu, pagad, es veicu antropoloģiskos mērījumus. Ko? Kādus vēl antropoloģiskos mērījumus tu viņām veici interesanti zinātnes? Ko? Cilī, nomierinies. Nu, tu būtu vēsturē iegājis. Dzimtene ar tevi lepotos. Vēsturē! Caur mežoņu melnajiem vēderiem! Vai kas manā vēderā? Tur takak! Nu, te ir tolē. Pagad, es pirmais. Apžēlīt, kas notiek ar manu vēdu? Es pat nemāku pareizi nodefinēt. Nu kā lai to pasaka? Man ļoti sāp vēders. Un es pat nezinu, kur šeit ir tolete. Varētu jau ģībt, bet vai ģībonis spēš sevi kontrolēt? Apolinārija, ko tad tik bāla? Lauka gaisa saostīsies, vai varu kā palīdzēt? Palīdzēt man? Pašreizējā situācijā nekādīgi. Nesakiet viss, mēs tirgotāji esam gatavi darījumiem vienmēr. Apžēliņ, par kādu darījumu es ar jums šobrīd varētu vienoties? Ai, es mirstu. Saprotu. Jums tās kritiskās dieniņas. Bet es kā tirgotājs te atkal varu izlīdzēt. Man ir paketes, kas absorbē ne tikai mitrumu, bet arī troksni. Mazums jums ir kādi trokšņi. Un, ja ņemsiet vairumā, dabūsiet ar atlaidēm. Kā no manām acīm? Nu, ja ne, tad ne. Pati vainīga. Mēģinām lēnām iet. Oi, Dievs, stiprini mani. Nu, gan ir trakums. Visiem ciemiņiem apsāpējies vēders. Tā jau ir, ka prišs sēdās viss pie manīm laupās. Bet vai tad šitādi pļurātāji maz var nostāvēt kapiņos? Un es vēl uzaicināju bibliotekārīt. Traki gan! Traki! Padomā, te laukos. Tolēts pat rindā jāstāv. Apolinārija mocija! Un cik viņa skan iznāk! Kā iznāk tā noķība! Klausies, varbūt ej kāda epidēmija? Šitā pati, nu kā viņi tur sauc, salmonelloze varbūt. Es mirstu no kauna. Cienītā, ko jūs? Kāds dabīgs, nav jau riebīgs. Mums jau neiet labāk. Vai dieviņ mani nabaga radiņi! Nu cik nelāks sanāks, ko? Māgus jums nav pieraduši pie tiem maniem lauklabumiem. Bet mēs jau neko neēdām. Vīrieni! Vienīgi to ūdeni un kafiju. Jā. Bet tam ūdenim gan bija tā dīvaina garša, vai nav derīguma termiņš beidzies? Jā, gan.
Ir, jā. Ir. Mhm. 2 mēneši pār. Jā. Kur jūs šito dabūjāt? Visu ceramos man krustēliņš atveda. Skaidrs. Traņķi piegādājis. Kur tas nelietis ir? Ilzi! Pasaules eņģeļi vārtu! Eņģeļi vēr tevi saimniecei sauc! Jā? Nu, kas tas ir? Pasaki tagad. Ko? Kur jūs šito ņēmāt? Noliktavā, protams, iegaršojās varu dabūt vairumā. Pats dzērāt? Nē, nu, kurš normāls tirgotājs lieto pats savu preci? Bet tas jūsu ūdens ir bojāts. Skaidrs! Nu, Pats nedzer un cilvēkiem kaut kādu vecu drāķi iesmērē indei nos. ko? Es Vai, puš, nestrīdieties. Tūlīt savārīšu ozolmīziņas, būs kā roku atņem. Es tā saviem lopiņiem atdodu. Mēs jau esam labi šitādos gadījumos. Es? Lai dzertu? Lopu dzērienu! Mīļi mūžā! Nu šta, tavarišķi? Ko tik drumi? Svētki taču, ha? Ko nirgājaties par slimiem cilvēkiem? Vai pie jums pašam nekas nekaiš? Kas var? Živs darau? Vai tad jūs šito minerālīt nedzērāt? Oi, fuj, es šitādu draņķi nedzeru, nē. Tīru šņābi, o! Es skatos jums točnā visiem? Panos, ko? Sēž visi te kājīs aspieduši. Šņābi ar pipariem pirmās zāles, jā. Re! Sacersieties šito, kā ar korķi aizštopēs! Maks! O, šitas, jā, šito dzēra droši. Šito mēs dzēram Siberijā, kad mēs zivs sarījām, no? O, tas bija panos! 3 metru pretvēji! A kas jums te, čipuha? Dzer! O, jā! Es taču pēc to? Klīster, garšu! Jēzus! O, jā, iepuši! Oi, prāt! Mums valodniekiem darba pilnas rokas. Jācīnās ar rusitīsmu, ar angļu slengu. Jūs spējat iedomāties, kādu postu mūsu valodai nodara tie jauni izceptie tautieši. Viens tāds ģedrons nodrošina darbu gadījumā. Nu, ziniet, savā ziņā tā viņa mūdēšana ir tīri uz aunta. Beidziet, viņš mani atļauj no tiešā darba. Un pie kā tad interesanti jūs pasaik strādājat? Ko? Jā. Es jau 3. gadu strādāju pie galotniem ētava, dotava. Es celšos un kritīšu, ka pareizi ir jāsaka nevis slidotava, bet slīdētava, jo pa ledu taču notiek slīdēšana. Tas pats attiecas uz slēpošanu, pareizi būtu slēpēšana. Mīļā, pakustiniet galviņu. Jums neliekas, ka tur kaut kas grab? Tiešām šķiet, ka grab. Labdien, kundzes! Kas tas šī tāda? Arī varbūt kāda radiniece? Nē, es esmu bibliotekāri. Liedēja kundze mani uzaicināja novadīt kapu svētku senču tradīciju garā. Cik jauki, tad jau jūs arī esat par faktiskā latviskumu atdzemdināšanu. Jūs ļoti pareizi esat uztvērusi manu misiju. O, par ko tā babinki spriež, ko? Ar to pašu čiki-briki, vai kā? Kur es esmu Iesim uz iekūmusies? Iesim uz visu. Grēku
nāve. Kādreiz bijām jesti puiši mūsu dzimtenē, strādājām kā deputāti plašu saimē. Sēdējām uz mīkstiem kreslim presi lasījām, ik pa laikam balsojumam pogu nospiedām. Ik pa laikam balsojumam pogu nospiedām. Jautrā prātā dziedātam ir kāpām likumus, tā lai savai tautai paustina nodokļus. Dārgā latviešu tauta, arī es esmu nācis no tautas dzīvēm, no plašām pladivenēm, tā teikt. Bet vai viņi to tur tajos kapos sapratīs? Vai tik tā būs labi? Vai tik tā būs labi? Dārgā latviešu tauta. Tu apklusīsi vienreiz! Sēdi! Jūs to man? Kam teicu sēdēt? Es jau sēžu. Malacis, paklausīgs! Un tagad prasi, tu taču māki prasīs. Māku gan, kas jāprasa? Investīcijas, dotācijas, varbūt nauda no Eiropas. Kāds gudrinieks, labs puika, par to tu esi kauliņu pelnījis. Kauliņu, es negribu nekādu kauliņu.